Katru tainu rītu, kad atsagrīstu, katru tainu rītu, kad atsagrīstu. Jau 30. gadu Viļānos norisinājās tradicionālā lauku diena, lai vienkopas pulcētu nozares profesionāļus un interesentus. Pasākuma dvēsele ir Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece Veneranda Strāmkale, kas savam darbam ir veltījusi 60 mūža gadus. Domāts ir par visiem, izglītota mūsu lauku zemniekus, lauku cilvēkus. Tie, kas strādā un kas domā strādā. Man dzīves mērķis ir, lai mēs strādātu ļoti kvalitatīvi, apdomīgi un precīzi, lai iegūtu vislabākos rezultātus. Agroresursu un ekonomikas institūtam ir vairāk kā 100 gadu gara vēsture bioekonomikas nozara pētniecībā. Viļānu lauku dienās, zinātnieku un pētnieku pavadībā interesantiem bija iespēja iepazīt izmēģinājumu laukus un piedalīties prezentācijās, lai uzzinātu visu par kultūra augu audzēšanas iespējām un jaunākajiem pētījumiem. Tas ir atbalsts Venerandai, tam, ko viņa dara šeit Latgalē. Mūsu laukaugu šķirnes ne ar ko neatpaliek no importa šķirnēm. Mēs arī audzējam jau tādas kultūras, kas agrāk pie mums nebija. Soja, cietiek vieši, saules puķes. Šobrīd mēs eksperimentējam arī ar šīm kultūrām. Zemnieka galvenā bagātība ir viņa zeme. Un, lai viņš saimniekotu gudri, viņam ir pirmkārt jāsaprot, kāda viņam ir augsne, kā viņu uzlabot, un līdz ar to veidosies arī augstākas ražas, ja mēs būsim attiecīgi viņu bagātinājuši. Mums ir vairāki projekti, kuriem mēs strādājam, demonstrējam projekti, jūs stāvat šobrīd pie viena no viņiem, kur kā zaļmēslojums tiks iestrādāts augsnē un tiks vērtēts šīs te organiskās vielas palielinājums, jo tas nav svarīgi, vai tā ir bioloģiskās lauksaimniecības virziens vai konvenciālais, jebkurā gadījumā visiem saimniekiem ir jādomā par to, lai augsts justos labi augsnē. Agroresursu un ekonomikas institūta darbība noris 4 Latvijas vietās, kuras pastāvīgi nodrošina zināšanu pārneses praksē. Mums ir centrs Vištendē, Priekuļos un šeit Viļānos. Tas nozīmē, ka visas šķirnes, kas pie mums top, iziet visas šīs 3 reģionus. Un tad mēs varam saprast, kas tai šķirnei patīk, kas nepatīk, kam viņa ir piemērotāk. Un reizēm ir tā, ka viņa ļoti laba ir piemēram ziemeļu daļā, bet tajā vairāk tajā dienvidu daļā tā. Tā kā mums šī priekšrocība ir. Un lauksaimnieks var paskatīties, kas ir tas, kas viņam ir vajadzīgs. Institūts arī strādā pie pētījuma virzieniem, lai spētu lauksaimniekiem sniegt ieteikumus, kā apkarot uz laukiem esošās nezāles. Primāri ir izcināts šīs preventīvās metodas, kad ir lietot tīru sēklas materiālu, iepriekš sagatavot augsni, arī apkopt lauka malas, tālāk jau ir tās mehāniskās nezāļu ierobežošanas metodas, kas ir saistās ar augsnes apstrādi. Trešais vēl ir arī ķīmiskās nezāļu ierobežošanas metodas, kas ir ar herbicīdiem. Un jaunums, kas skatās arī jau dažādas, varbūt tādas netradicionālākas metodas, kas ir rinstarpu rušināšana. Un tad ir jau tālāk jau šīs robotizētās, kas ir tās viedās tehnoloģijas. Zinātnieki norāda, ka katram zemniekam ir jāapzinās esošā situācija un jāpielāgojas arī klimata pārmaiņām. Un nākotnē, ikvienam saimniekojot gudri, ir jāsaglabā bioloģiskā daudzveidība. Tas, kas būtu vēl svarīgi Latvijā, veidot šo pārstrādi. Gan lielie uzņēmumi, gan arī mazie uzņēmumi. Tātad, lai šie nišas produkti, kas ir kā nišas produkti, arī varētu, tikt pārstrādāt un iegūt pievienoto vērtību. Par šīm tēmām arī mūsu institūts strādā. Tātad mums ir Miežu ķirne Kornelija. Bija projekti par soju, par sojas izmantošanu, lobarībā, to ietekmi arī uz augsni, uz augsnes auglības uzlabošanu. Pākšaugi ir nākošā tēma, par kuru būtu mums ļoti daudz jārunā un ļoti daudz jāstrādā, jo pākšaugi arī ir viena no augiem, kas ir lauksaimniecībai ļoti nepieciešama. Es novēlētu krāt zināšanas, jo lauksaimnieks ietaupīs gan uz izlietotajiem līdzekļiem, gan iegūs lielāku ražu.